katrs pats esam atbildīgi par savu dzīvi, savām problēmām un savām grūtībām un savu laimi arī. Forši, ka mēs viens otru varam atbalstīt, protams, tos bērnus, bet primāri tomēr, ka mums katram pašam jābūt spējīgam uzņemties atbildību par savu dzīvi. Tas bija arī iepriekšējais pāris to teicu, un es arī jūtu baigos starpību mūsu attiecībās, tā ka mēs katrs sapratām, ka pats esam savas laimes kalējs. Sievietēm, manuprāt, tas ir visgrūtāk, tāpēc, ka mēs vīrieši kaut kādā ziņā daudz ko ietekmējam. Un līdz ar to mēs zinām, ka mēs izdarīsim. Mēs zinām, ka mēs sakārtosim. Agrāk vai vēl notiks tās lietas. Sievietē ir vienkārši jāsēž un jāsaka. Laikam, mērķim ir taisnība, gan jau, ka viņš tiks galā ar visu. Domā paļauties, jo mums gribās visam meklēt attaisnojumu, kurš varēja izdarīt kaut ko labāk. Mēs tāds ļoti analītisks esam. Gustavs tiešām ir tāds, ka taču viss būs kārtībā, nav jēgas vienkārši galvu čakarēt, jo tas neko nepalīdz. Un paskaties nevis uz tā cilvēku sliktajām un vājajām pusēm, kas tev visu laiku gāžās acīs, bet pagriez un paskaties no otras puses, kas ir viņa stiprās puses. Un ka tu tādā veidā cel to otru cilvēku, bet līdz tam bija ļoti tās ceļš jānoiet arī mūsu attiecībās.